Nu ko, ir 30. augusts un 11. būs LFF sapulce par otro līgu. Ko, Zubiņam, slēgsimies klāt. Miegs vēl nāk. Kaut kas tur neiet pagaidām, ir jau 11 un 12 minūtes un nekas neiet. Pagaid, ko nozīmē šis uzraksts? The meeting is for yesterday. Не понял. Kaut kur man viena diena bija pazudusi, un vienmēr sekotā sapulce bija vakar. Man pat kalendārā viņa pēkšņi ir vakar, bet kaut kā man likās, ka 30. ir šodien, bet šodien 31. arī. Nu jā, ceros, ka mēs neko baigi daudz nepalaidām garām, jo reāli mēs runājām par to, ka vēl vakarā par to, ka šodien sapulce un kaut kas jāpasaka un tā. Un bija, ka nu, reāli mums nav baigo pretenziju un jautājumu. Vienīgais jautājums bija tāds, kad kur palika Altero atbalstītāji, šie influenceri un fočēšana, jo tas bija visi maijā, viss notika tā kā, un koši jūnijā mēs viņus neesam redzējuši. Bet, nu jā, nebijām. Sorry! Sajaucāmies. Neko, tas ir dzīve. Nu, vienīgi pamierinājums sevis var teikt to, ka Žigam vakar bija treniņš tajā laikā, kad bija sapulce, un es braucu ar mocīti no Kolkas, tā kā es arī nebiju baigais runātājs. Tā kā jā, un Aivaram gan jau nebija ko teikt. Tas stulbi, bet tas ir dzīve tiešām, nekas. Gan jau, ja kaut kas degošs būs, paši piezvanīs, pateiks, kas un kā. Īsāks, ko tēvs mācās višķiem. Višķi, tas ir kaut kur starp Krieviju un Baltkrieviju, Latvijas teritorijā. Nu, kaut kur tur. Mūsu uzņēmis Kalupe, komanda stipra. Asi spēlē, mums nav doks līdz, tā kā, nu, būs izdzīvošanas spēles. Jā, tie ir Kalupas rezultāti, tā kā līdz šim. Viņa austrums vinnēja. Un principā šis braucās atgādīja tādu klases ekskursiju, kur tu brauc un ir ceļu, ka seks būs. Tikai kurš kuru. Man ceļu, ka mums. Jā, Kalupe Grāva pabeidza pirmajā vietā austrumu grupu 34 punkti. Austrumu robeža? Jā, austrumu robeža. Vārtu attiecība viņiem ir 59-10, tā kā ielaiž ļoti maz, iesit daudz. Spēlēsim. Liepkalnos piestājām. Kas mēs esam? Kur mēs bijām? Kur mēs esam? Ekscelenti! Kur mēs būsim? Ekscelenti! Kas pa būsiņos? Wow! Ar ekstrām, wow! Nu jā. Šitas ir lieliski, vienkārši lieliski. Es šodien redzu, ka diezgan plašā klāstā ir mūsu fani, autobusu došanās. Mums ir spēcbusiņš. Jums ir spēcbusiņš? Paldies Lienai un Džo. Jūs šodien dēlā kuplā skaitā ņemot vērā, ka spēle ir Kalupa. Kas sakrit, laikapstākļi, darbi vai vienkārši jūs saprotiet, ka ir play-off kārta un ir jāmačī? Ir jāmačī. Es atzīšos, esmu 2 spēles izlaidis, 2 zāģi. Sāp, bet šodien būs. Jo Kaspars Orbedāns teica, ka tur kaut kas nesagāja Kalupai šodien. Mums ir jāsēd. Man patīk, ka Grijānis ir iegājis jau tādā riktīgā reportāžā. Nu sveiks! Šī tev noteikti jau būs 4. spēle mūsu komandā, bet īsti varbūt skatītāji nepazīst, līdz ar to iepazīstim, kas tu esi un ko tu šeit dari. Es esmu Roberts Kristis Jaunrais Janvāris, un es esmu šeit ieradies, lai kaut kādā veidā censos palīdzēt fantastiskiem projektam par pāris kausiem. Tu jau esi nospēlējis 3 spēles, ja es nemaldos, vienā tev tāds foršs puniņš. Nu pastāst, kā līdz šim tev komanda patīk, atmosfēra, biedri? Izcili, neko nevar teikt. Jau no pirmā treniņa ļoti forši atmosfēra, gan čaļus ātri iepazinu, sadraudzējos un principā nav kur kaut ko pārmest, viss ir labāk nekā gaidīts un es tikai ceru uz to labāko rezultātu. Protams, arī fani šausmīgi liels atbalsts ir, par ko es arī biju zināju, bet
kā tu pat to pieredzi, tad tāds vēl lielāks pārsteigums un jā, ļoti, ļoti patīkami. Būsim godīgi, tu vēl nesen spēlēji augstākajā līmenī un šobrīd nokāpt lejā nevis tikai uz pirmo līgu, bet pat uz otro līgu. Kā tev pašam kā sportistam varbūt kāpēc tāda izvēle vai? Kā jau minēju arī iepriekš intervijā, tur gan arī privātās dzīves lēmumi, bet man vienkārši patīk projekts PPK, jo man šķiet, ka tas varbūt pat vairāk dod futbolam visā Latvijā nekā, teiksim, tur spēlēšana citur komandā kaut kādā, kur tev ir mērķis, teiksim, kaut kāds lineārs. Ar PPK, man liekas, viss ir tāds plašāks, gan, kā jūs minējat, gan faniem, gan citiem skatītājiem, kas nāk vienkārši ar bērniem un uz spēlēm, gan arī spēlētājiem. Viss ir tādi komūni, tā kā arī kā to varētu nosaukt. Un, man liekas, jau tas ir devis lielu pienesumu Latvijas futbolam. Es domāju, tas vēl dos, un man vienkārši ļoti patīk ideja būt daļa no tā visa. Pajautās viņa jautājumu Jurijam. Jurijam, kur ir zināmākie spēlētāji Kalupas sastāvā? Droši vien kā Andrejs Kovaļovs ir pats zināmākais. Kas tas tāds ir? Virslīgas labākais spēlētājs 11. gadā, laikam. Izlasē, es domāju, arī 20-30 spēles viņam jābūt. Var pārbaudīt, bet es domāju, 20 jābūt. Kovaļovs viņu zvaigznē. Jā, un arī šogad iestam, man liekas, 15 jau, vai 14. Cik gadi? 89. gada. Jauns vēl. Tu bišķi jaunāks par mums. 3-4. Paldies, Jurij, par komentāru. Esam mistiskā vietā starp Vēzminu un Daugavpili. Špoģi saucās. Un ar ko šī vieta ir zinām? Ar to, ka tieši šeit, Špoģos, Jurijs Žigājevs kļuva par kādu čempionu? Basketbolā, rajona. Ko tu muldi? Labi. Otrā vieta. Finālā šeit. Šeit Špoģos, Špoģos stipra basketbola skola. Bija agrāk, nezinu. Bija, jā. Tā kā, lūk, un 2 kilometram būsim jau Višķos. Lūk, arī Višķi. Es nezinu, Višķi no vārda viška, bet tas nozīmē liekšķere. Un es pat nezinu, kas ir liekšķere. Vielas daudzums, ko var pieņemt ar kādu liekšķeri. Kaut kādu karoti. Jā, tad vajag glābstīt. Mēs esam višķi, viška. Možda tas nav saistīts. Višķi tieši nekļūst. Estrāde ļoti nice. Te var strādāt, kā saka. Mierīgi var pastaigāt 3:05. Sveiks, Nikita! Čau! Atkal redzu tevi ar komandu, bet tu nespēlē šodien, bet tu brauc kopā gandrīz 4 stundas autobusā. Varbūt paskaidro, kāpēc. Man sieva aizlidoja. Es viens māju paliku, tāpēc arī aizbraucu kopā ar komandu. Varbūt var pastāstīt skatītājiem, kas ar teviem ir, kāpēc šodien nespēlēs? Es tiešām nezinu, man vienkārši sapte muskulis. Es nezinu, kas notiek, bet pagaidām pauzi uztaisīšu 2 nedēļas un varbūt viss būs kārtībā. Žiūrēt, kukās tas. Yes. Penderi. Šitan tagad pārliksim šeit. Cipa šeit Normāli. Tas sakos, kā es man patīšu. Tiešām tāds rīktīgs stadions. Tad ir viss izlabošanas sintētikas un tāda zālīta šitāda. Normāls laukums. Kāpēc tu liek celim kāju? Mazliet tagad betons kaut kāds. Skrienam tādāts vēl krāsas. Varbūt tās kāds komentārs par pretinieku komandu, par laukumu, par to, ko mēs šodien darīsim ar mūsu limitētajiem resursiem. Laukums vienkārši, laikam, viens no skaistākajiem. Šogad biju Smiltenē, ar kaut ko Smiltenē atgādina. Arī ezers blakus, kalniņi. Kvalitāte laukumam gaidīju sliktāku, tāpēc ir ok. Tie iebetonēties vietas. Ir, jā. Jā. Es vēl neesmu tā bijis. Pretinieks stiprs skatījos pret Albertu. Kovaļovs līderis ir virslīgā, kas paspēlējuši. Būs smagi. Tāds reiz, kad mēs pēdējā reizi vinnējām izbraukumā. Auda? Nē. 23. aprīlī, neatceros pret ko. Tā, mēs testēsim Višķu veikalu. Jā, tu galvu. Vēl nav uzdoties.
Atcerieties. Un viens... Jā. Ja kādam vajag lauksaimniecībā, teiksim, trūkst lietus, ja, sauciet PPK brauks uzspēlēt, jo visās mūsu spēlēs pēdējā laikā viņš līst lietus. Un arī nu pat, pusnes 3 dienās to līdz spēles sākumam, un tā normāli līst višķos. Kas ir visu laiku līst? Nu, rubrika Tolietas apskats Višķu stadions. Papīrs ir, ūdens. Nu, normāli tolēti, jāsaka tā. Viss kārtībā. Un dušas vēl, Te ir tumšs, bet viena dušiņa. Tā kā mazgāsimies ilgi. Kaiso kāju. Jā, bet lai viņš izgriež viņu tādā brīdī, kamēr aizsardz skrien ar seju pēc saviem vārtiem. Vienkārši viņš velc vienmēr līdz līniju kaut kādam... Aizsargs jau apgriežās, un viņš jau gaida. You are like striker today, you must be in the box, yes? But when we start play here, I don't see problem you go on the side, on the flank, but play like striker together, yes? Kurš? Jodarovs, Višķos mājās! Labi! Uzliec tu kāju! Kas jums ir tajā labajā malā? Tikā vienkārši nedod sīst. Labi vai nādi? Super! No minūte pagāja, jau svilp. Tiesnes! Tagad nē. 2-1. Davai. Aizies. Izvalc. Right! Dači. Nu! Kā tukši var? Tukšos! Andrejs Kirīļins. Tas pēcējs aizsūks viņiem. Visu laiku galvās. Viņš vienmēr, kas viņš kaut kā pelna. Veči super spēle, momenti daudz. Viņiem bīstamu momentu mazāk, manuprāt. Un visi bīstamie momenti Ainār no kurienes? Daņi? Nezinu, no centra. Kad mēs centrā sākam izdomāt, es saku, es saprotu, ka gribās Pārizbakstīt. Gribās, bet gribās arī uzvarēt Ainār. Piekrīti? Nē, protams, gribās. Tāpēc jāmāk, grūti to pateikt, ka tu esi laukumā. Tajā pirmajā momentā apries, otrajā normāli pārmet. Ne par tevi, Nē, es vienkārši saku, bet ja sanāk, tad vajag apspēlēt. Ja sanāk, tu vari apspēlēt visu komandu mēģināt un sanāks, es tev neko nepateikšu, bet ja nesanāk, saproti? Nu tā ir dzīve. Tas ir dzīve, kā saka dzīve.
Atkal tiesāšana. Ok, mēs nezaudējām rezultāts 1-1, bet tiesnesis ir, nu, mums viņa pieredzēja vien, viņš pagājuši, mums pret ogri tiesāja, Vasiļjeva kungs tāds. Viņš mānās, tiesneši normāli tiesāja. Es paskatījos, gan bildi, tur bija sities no musē kājas, gan tikko bija pareizi skāli. Tas, ka viņi ir emocionāli un nemāk novērtēt situāciju, tā ir cita problēma. Bet vienalga, nu šitas te ir, man viņš nepatīk personīgi, jā, man viņš nepatīk. Vieniem patīk metāls, vieniem patīk klasiskā mūzika, un citiem nepatīk metāls. Nu, man nepatīk Vasiļjevs, vienkārši tas tāds, nekā personīgi. Un es kļūstu emocionāls un bļauju uz tiesnesi. Viņi nekomunicē savā starpā. Mums janvāris notraumējas reāli. Mēs bļaujam maiņa, minūtes, nezinu, 2 likās, mūžīgi. Viņi nesarunājas savā starpā vispār. Nu, līnijnieks ir galvenā. Astoņdesmitā minūte rezultāts kļūst 3-1 Kalupes labā. Smuki standarti iecēja iekšā. Man Stasam bija jāiet no vārtiem ārā tajā brīdī, bet, nu, asprātīgi izspēlēja labi. 3-1. Neiestam savus momentus, un tas ir dzīve. Да что такое, Реф? Что у тебя с лазером? Это ты видишь. Как ты говоришь, Реф? Вы вообще поплыли. Сам закрой рот. Ну посмотри, что говорит он. Не слышишь, не видите вы, не слышите то, что надо. Ko viņš teica? Viņš teica, es tev varu vienkārši слушаемся. Un tas galvenais teica, типа, какой ты тупой. Okay. Paldies, kā atbraucāt. Nekas. Būs labi. Paldies. Nezinu, kā jums, man ļoti sāpīgi, ja mūs šeit, kā saka, bez variantiem, tad būtu, nu, jā, stiprāka komanda. Es domāju, ka jūs piekrīt, ka nav viņa stiprāka. Un var teikt, ka nepaveicās, šis gols savus iekšā vajag. Un, nu, jā, bēdīgs es šodien. Nu, nekās autobusā uzlabosim garastāvā. Davai, paldies, ka cīnījāties. Tiešām daudz spēka atdevāt un, diemžēl, arī trauma, kur cerams, ka nenopietna. Davai, mazgājamies, braucam. Futbols! Vispirms! Nu, Futbols! Vispirms! Futbols! Vispirms! Tā kā ģērbtuvēs ir tikai viena duša,
un cilvēki ir daudz, ir risinājums. Nu skaisti, nu. Labi, es arī līdīšu iekšā vienkārši.